Ja kāds skatītājs gribētu, teiksim, dārzu iekopt, jūs arī to varat izdarīt? Jā, mēs varam projektu nolasīt un izstrādāt pēc projektu. Mēs varam arī izdarīt tā, ka mēs atbraucam, paskatāmies un iesakām, ko jums vajag un izpildam un teikt no nulles līdz pašai galam. Mēs izdarīsim visu, gan bruģēšanu, gan apstādījumus, gan zālienu, gan dažādus elementus, kā soliņus, nelielus baseinus. Visu mēs varam palīdzēt jums izveidot. Un kur var meklēt informāciju par jums? Informāciju, protams, var meklēt mūsu mājaslapā, zvanīt pa telefonu. Visu viegli tagad var atrast. Jā. Atslēgas vārds ir Gartens. Ko jūs ziemā darat? Ziemā mēs mazliet atpūšamies, bet, protams, mēs pieslēdzamies arī pie ielu tīrīšanas darbiem, respektīvi pie sniegu šķūrēšanas. Un tad arī mēs taisām visādus seminārus, tiem mums ir jāgatavojās un plānojam visu ko. Un darām to, kam vasarā nav laika. Un kad jūs varat ņemt atvaļinājumu? Katrs jau grib vasarā paņemt to nedēļiņu, jau paņemam, bet tad, principā mēs strādājam līdz mums to ļauj laika apstākļi. Pēdējā laikā tas pat ir pat decembri var nostrādāt. Ko jūs decembrī darat? Vienmēr vēl paliek kāda krūma kaut kur apgriezt vai kādas lapas jāsavāc, kaut kas vēl ir jāuzpoš. Februārī jau dārzniekam niedz pirksti, jo drīz sāksies jaunā sezona, jaunie darbi. Ja laika apstākļi atļauj, tad mēs marta sākumu pilnīgi noteikti esam jau Ierindā. Ierindā, jā.